šī nodarbošanās vairs nav radīta tev. Kā es to saprotu un saprotu, ka ir lietas jāmaina, un es dodos tālāk. Visa dzīve mūs norit sezonās, un manā dzīvē uzņēmējdarbība tas ir milzīgs rādītājs tam, ka šeit lietas ir jāmaina. Es nevaru sēdēt uz vecajiem lauriem, un es nevaru turpināt darīt vienu un to pašu pienākumu, ko es darīju. Kāds teiks, ka tā ir vienkārši karjeras kāpne, kāds teiks vienkārši tu vienu nodarbošanos maini uz otru nodarbošanos. Kāds dzīvē aug savā karjerā pa šajām kāpnēm, kāds maina darbus, nodarbošanās, kāds jūt, ka tas esošais darbs tev vairs nerada prieku, tu sevi vairs tajā neredzi, tu viņu paturi, bet paņem vēl paralēli entākos citus darbus, jo tev ir bail palaist vaļā, un tajā brīdī tu sēdi uz 5 olām. Kādam tas labi strādā, super. Manā dzīvē es saprotu pēdējā laikā, ka esmu paņēmusi visa kā pārāk daudz, un man tiešām ir vajadzīgs pat ieplānots laiks, kad es vienkārši sēžu un uzdodu sev jautājumu, uz kurienes vispār eju? Bet katra no šajām darbošanās sfērām man iedod lielu perspektīvu, un tas ir kā ceļš, par kuru esmu ārkārtīgi pateicīga Dievam, jo man pat nesatrauc tik ļoti tas gala mērķis, konkrētā X summa, ko nopelnīt, vai status, vai apbalvojums, vai kvalifikācija. Tas nav tas, uz ko es eju. Bet mans mērķis ir izbaudīt to ceļu un saprast, cik daudz es izmainīšos, ko es iegūšu priekš sevis, kāda es kļūšu vēl labāka priekš sevis, priekš savas ģimenes. Un tas jau viss nāk pa ceļam. Tas jau viss nav par to, ka tu sasniedz X skatījumus vai es nezinu, kāds, kuram, protams, mērķis šajā dzīvē. Un kad tik izaudzināt bērnus un kaut viņš ātrāk sākt iet 1. klasē no sērijas, bet tas jau ir par to ceļu, kāds tu kļūsti. Un tai ir jābūt milzīgai atklāsmei tavā sirdī, kad, piemēram, man nav mērķa sasniegšanas tas galvenā trofeja. Jo bieži vien pēc tā tu uzdod sev jautājumu, ok, bet ko tālāk? Man tagad tuvojās nav limits pasākums, un es 100% zinu, ka tā diena vienkārši paskries. Bet ko esmu iemācījusies pa ceļam gatavojoties uz šo pasākumu, un vai es vispār esmu kaut ko mācījusies? Un tev jau paliks atmiņā tieši tas, ko tev ir paprasījis, jeb kādu tu esi kļuvis pa ceļam, ejot uz šo pasākumu taisīšanu. Nevis par to X dienu, kur tu vienkārši nosvini vai tu izdari līdz galam tos darbiņus. Ko es ar šo visu gribu teikt? Kādi ir šie punkti, pēc kuriem es saprotu dzīvē, ka šādi tā kā ir, nestrādā vairāk, ir jāmaina? Un kurš ir tas brīdis, pēc kādiem trigger punktiem es saprotu, ka ok, tagad mainam? Šie punkti īstenībā ir daudz un dažādi, bet ir tādi lielākie un globālākie. Numur 1 punkts ir prieka pazušana. Dievs ir teicis, ēdiet, priecājieties, strādājiet. Un prieks ir tas, kas īstenībā parāda to, ka tu esi uz pareizā ceļa. Ja tu darot savu darbu, savu nodarbošanos, savu hobiju, vairs neizjūti prieku. Es nerunāju par sliktajām un labajām dienām, bet es runāju par to, ka tu tiešām priecājies par to, ko tu dari. Un ja šis zūd jau ilgtermiņā, tas nozīmē, ka tu jau sen sēdi uz olas, kas nav vairs tava. Jo tev ir jārada prieks un ir jāķer kaifu no tā. Un ļoti bieži mēs to uztveram par vienkārši disciplīnas jautājumu, kurā tev ir vienkārši jāiztur un tu turpini, bet es teikšu godīgi, tas nav pat par amata maiņu. Tas nav par darba vietas maiņu. Tas varbūt reizēm ir par pienākuma maiņu. Jā, tu vari būt tajā pašā vietā, bet mainīt tās lietas, lai tev atkal būtu prieks. Un tas nav par sliktu darba vidi, sliktu priekšnieku vai kā citādāk. Tas ir par to, ka tas vairs nepieder tev, un Dievs tev vienkārši parāda, klau, mīļā mana, beidzam, tava šī pienākumu ēra ir beigusies. Bet mēs nevaram spriest tikai vienīgi pēc prieka pazaudēšanas, pareizi? Tāpēc ļoti bieži manā dzīvē esmu pamanījusi, ka tās durvis, kurās jaunajās es klauvēju, es īsti nevaru vairāk saklauvēt. Ja tas, kas agrāk ļoti labi strādāja, ļoti labi gāja uz priekšu, man gan tas radīja prieku, gan visas idejas tik labi nāca, un tad kā Dievs svaidījums bija uz tajām lietām, ko es darīju, paņemsim manu kaut vai, nezinu, kā piemēru, manu kontenta dienu, ja? Manu fotodienu. Lai jūs saprastu, agrāk man nekas neradīja lielāku prieku, kā radīt, filmēt un bildēt. Un tās idejas nāca, es viņas varēju vienkārši dzemdēt šitā te, kā daudz kucēnus dienā.
Un tas nāca tik viegli. Un galvenais vēl bija tas, ka tas vēl strādāja. Jo tās idejas, viņas tiešām, bija tāda sajūta, ka vienkārši visas durvis varās vaļā. Un tas viss nāca tik viegli. Un tāpēc daudzi man jautāja, Elīna, kā tu to, man tas ir viegli. Tas nozīmē, ka tu esi īstajā vietā. Un dari to, ja tev tas strādā. Bet gāja mēneši, gāja gadi, un sāku redzēt, ka īstenībā tas vairs man nerada tik lielu prieku, un tas varbūt man pat tik ļoti nepadodās. Tāpēc es to iedevu komandas meitenēm, kurām tas izdodas vēl krietni labāk. Es skatos uz viņām, un viņām ir vienkārši dzirksts acīs. Tas pats līdzīgi arī par tiešraidēm. Man viņas ļoti patīk taisīt, bet es viņas nevaru taisīt vairāk 5 reizes nedēļā. Reizi nedēļā, jā. Bet es, kad redzu, kā tas izdodas manām meitenēm, tiešām viņām deg acis. Un visas idejas, kas viņām nāk, es pilnīgi gribu lekt viņām līdzi. Tā ir vēl viena lieta, kas ir jāsaprot, kad durvis pavarās. Jo, ja tā ir Dieva griba, viņš tiešām ļaus tev tās lietas darīt krietni vieglāk. Un tas nav ar sūru, smagu darbu, ar putām pa muti ārā. Kad viena ideja, ko tu dari, viņa nesaiet, viņa nevienam nepatīk, viņa nerezonē, viņai nav jēgas, saproti man domu pareizi, vai ne? Trešā lieta, kas man ļoti vienmēr ir labi strādājusi, ir... kad es pamanu, ka es kļūstu ļoti viegli aizskaitināma. Piemēram, kad ir darbi, kas man vienkārši uzvelk. Tā nav Dieva griba tavā dzīvē. Tam nebūtu tā jābūt. Kad tās lietas, ko tu dari, viņas ir tādas, ka tev vienkārši puķis acīs parādās. Un man tā ļoti bieži bijis. Un tajā brīdī es to neesmu pieķēris kā, ok, Elīna, kaut kas savā dzīvē ir jāmaina. Jā? Bet šis ir vēl viens triggers moments, kam tev ir jāpievērš uzmanība, jo tas ir pirmais zvaniņš. Ja? Nākamais ir, ka tu izjūti nemieru sirdī, darot šo darbu, ka tev ir trauksme. Nākamais, ka tev ir bažas, kad ir kaut kāda veida spiediens, ka tu vairs neesi pacietīga, tu arī neizrādi laipnību vairāk. Tā kā tu esi ļoti viegli aizkaitināma un kaut kādos momentos tev pat parādās egoisms. Un šis, ko es tev tikko nolasīju, tie bija punkti par pilnīgi citu sfēru, bet es sajūtu, kad manā dzīvē, kad es jūtu, ka šis vairs nav par mani, es noķeru visus šos punktus. Un kā tev liekas, vai tas ir tas, ko Dievs grib, lai tu raidi šajā dzīvē? Tu varētu teikt, jā, bet ja cilvēks nestrādā pie sevis, viņš tāds var būt ikdienā, un tas nav darbs pie tā vainīgs vai nodarbošanās. Jā, reizēm tavs, gribētos teikt, sūdīgais vai egoistiskais raksturs ir pie vainas, nevis visi pārējie, vai ne, ka tev ir viegli vainot. Jā, tātad tas ir darbs pie vainas, nevis, ka tu pie sevis īstenībā nemaz negribi strādāt. Bet pavēro sevi. Jo man ir ļoti bieži bijis tā, ka tikai dēļ tā, ka es neesmu apmierināta ar sevi, ar šo darbu, ko es daru, vai man tas nerada vairs kaifu, vai noteikti daudz dažādas situācijas, kuras nebija plānojis, man izraisa šīs emocijas, par kurām es tev saku. Un vai tam tā būtu jābūt, tam noteikti tā nebūtu jābūt. 4. punkts, kas nav man pēdējā laikā dzīvē bijis, bet vispār ir piedzīvots, un kaut kas to būtu zinājis agrāk, ir par to, ka arī cilvēku attieksme tavā dzīvē mainās par tevi. Vai tev ir bijuši tādi momenti, kad it kā viss bija labi, bet tu nāc 1, 2, 3 dienu un tu jūti, kolēģi, apkārtējie cilvēki, tavi draugi, viņi ir ļoti izmainījuši attieksmi par tevi. Viņi vairs nav tādi kā agrāk, viņiem nav vēlme ar tevi sadarboties, viņiem nav vēlme paspiest tev kolēģiāli roku, pasmaidīt, viņiem tu vairs varbūt neinteresē, un tā attieksme ir vienkārši pretīga. Man ir bijusi tāda situācija arī manā darba kolektīvā, tas bija, protams, pāris gadus atpakaļ. Un, ja es to būtu zinājis, uzreiz saprastu, ka ir kaut kas jāmaina un ir jāmaina krasa, bet tajā brīdī es kaut kā vēl vainoju sevi, vēl kaut kā nodomāju kaut kādas lietas, bet šis ir vēl viens no triggeriem, jeb zvaniņiem, kas tev parāda, klau, nāc ok, tam tā nav jābūt. Tā nav jābūt. Tā ir vēl viena viela pārdomām. Protams, tu nevari paņemt kādu no šiem punktiem un saprast, jā, tā ir zīme man. Tam tiešām ir jāsaslēdzās kopā. Jo ļoti bieži dzīves vispār maiņa, jeb lielo lēmumu pieņemšana, tas nav tik viegli, kādam tas varbūt ir dzīves lielākais lēmums. Bet ja tu esi izjutusi jau vienā un tajā pašā vietā vai īsā periodā tik daudz šos zvaniņus, tad ir laiks padomāt, un tas nevienmēr ir par tevi. Tas ir par to, ka tu vari būt par lielāku svētību kaut kur citur.
Jā. Lai es sāktu jums ierakstīt šos video, man nācās izskaust pāris darba pienākumus savā darbā, iedodot tos talantīgi darīt kādam citam. Un ja es to nebūtu sadzirdējusi, ja pieņēmusi lēmumu, jeb darījusi, es joprojām darītu pilnīgi citas lietas un ne šeit šajā kamerā nesēdētu. Un neviens man Spotify neiznāktu. Un tas vairs nav tik ļoti par mani, kā tas ir tik ļoti par jums. Cik daudz vairāk tu vari sadzirdēt kādu atbildi savā dzīvē, dēļ tā, ka es vienkārši esmu uzticējusies un pateiks, ok, jā, tas nav loģiski, jā, es to nekad neesmu darījusi, jā, es vispār nezinu, kāpēc es to daru, bet es uzticējos un ļāvos tam savam sirds stāvoklim, jeb talantam paļauties un teikt, ok, es eju un es daru. Pat nezinot, kur tas īstenībā aizvedīs. Un tas pēdējais punkts, kas droši vien ir viss spēcīgākais manā dzīvē, ka man uznāk tāds periods, ka man gribās no visā aizmukt. Jeb, kad man ir tāds hauss galvā, ka man gribās aiziet mežā un vienkārši pateikt Dievs, kam es vispār esmu aicināta? Vai tas, ko es daru, tas ir tiešām tas, kas man ir jādara šajā dzīvē? Un tad, kad es noķeru šādu momentu, tad es saprotu, ka tas laikam ir pēdējais zvaniņš. Kad nu jau vairs tās nav tikai nojautas, bet tā jau ir skaidra lūkšana, jo tu vairs nezini kā. Un tajā brīdī es ļoti bieži esmu sardzējis, kā Dievs sāk pavērt pilnīgi jaunas durvis, un viss, ko viņš gaida no tavas sirds, ir, lai tu tam ļaujies. Lai tu tam ļaujies, jo tu jau nezini kā. Tu arī nezini veidu, kāds vispār varētu notikties, bet viņš zina. Bet viņš to nevarēs izdarīt, ja tu neļausies. Man šajā dzīves periodā nav tādu momentu, par kuriem es jums tagad šo stāstu. Bet tad, kad es sāku par to aizdomāties, es centos saukt reāli pa punktiem, kas tad man īsti ir nemitīgi bīdījis no jaunām lietām. Un tad šie ir bijuši tie triggeri, kas vienmēr man ir bijuši. Viņi vienkārši notiek kaut kādā īsā dzīves periodā, un es viņiem cenšos ļauties. Agrāk nesaprastama, kad īstenībā tie ir pirmie zvaniņi, ko Dievs man liek sirdī, kurus es vienkārši esmu ignorējusi. Ļauties jauniem pienākumiem, ļauties jaunām idejām, ļauties jaunam darba kaut kādam, varbūt pat amatam. Censties sevi saskatīt vairāk, jo Dievs tevi ir radījis, lai tu augtu un lai tu attīstītos, nevis lai tu sēdētu un būtu tajā pašā vietā, jo tev tur ir super ērti un ir 7 zemestrīcēm jānotiek, lai tu savu akmeņaino pozīciju vienkārši mainītu. Jo to darbu, ko dari tu vari iedot kādam citam un pati paņemt atbildīgākas vēl lietas. Un tā karjeras kāpne aug. To var ļoti skaisti paņemt ik viens, kurš strādā algotu darbu, ik viens, kurš ir uzņēmējs, ik viens, kurš tikai gribētu darbu. Un šo pat var neatiecināt uz darbu. Varbūt tas ir pat uz mājas darbu sadalas pienākumiem. Sāksim ar to sievietes. Šie arī darbi ir jādara un nevienmēr viss ir jādara tikai un vienīgi tev. Ir jāmāk arī tos darbus deleģēt. Bet šo es tev iesaku ieklausīties, un katru reizi, kad tev būs viens no šajiem posmiem, ieslēdz šo video vēlreiz, paklausies un paskaties, kādu lēmumu tu jau vari paņemt tieši tagad, sākt un darīt.